Nu, esiet sveicināti manā podkāstā Māsība uz mūsu pirmo duo sarunu, kuras neesmu solo viena pati neraudu uz dīvāna. Un kur mēs varam parunāties ar citu cilvēku. Un šo kopējo sarunu mērķis un tā sajūtiņa ir gribās iedot tādu kopības sajūtu, pirmkārt normalizēt, ka ar mums viss ir kārtībā. Ka tas, kā mēs darām, tas, kā mēs dzīvojam, viss ir kārtībā, viss ir normāli. Un gribās, es tieši tagad braucu pa ceļam, klausījos, protams, podkāstu, lai mazliet tās iedvesmotos un klausījos Lauras Denleres podkāstē, tur viņa runāja ar sociālo antropoloģiju, viņa teica par to, cik nenormāli svarīgi ir veidot šīs te attiecības, un ka tās attiecības ir mūsu vecumdienu tāds pamats praktiski, ka mums ir jānodrošinās, ka mums veidojas šīs te dziļās foršās attiecības, kuras nav obligāti mūsu partneris, jo, visādi gadās, neviens jau neteica. Viņi nomirst pirmkārt, veči pirmie nomirst, jā. Ļoti viņi teica, ļoti reti gadās, ka sievietes nomirst, lielākoties veči nomirst pirmie, un otrs ir vienkārši tas, kā tad mēs zinām, ka mēs dzīvosim visu mūžu kopā un visu mūžu baigi turēsim to ģimeni kopā. Situācijas dažādas, dzīve ir gara, man liekas, pietiekoši. Un man liekas, tā kopējā sajūta ir, ka jāveido šīs te kopīgās attiecības. Un es ceru, ka ar mūsu kopīgo sarunu tas iedvesmos runāt ar saviem līdzcilvēkiem, citām sievietēm, jo interesants aspekts šajā visā ir, mēs neesam draudzenes. Mēs neesam draudzenes tādā klasiskā izpratnē. Es braucu un domāju, kad es tev pēdējais fiziski dzīvē satiku? Es biju stāvoklī ar Almu, man liekas. Nē, tad, kad mēs bijām Ikejā, tad, kad es biju stāvoklī tieši ar Augustu, mēs satikām tevi un draudzeni Ikejā. Viņa arī bija stāvoklī. Jā. Es nesaukšu vārdu, bet tā bija pēdējā reize, kad mēs fiziski satikāmies, ka mums bija kaut kāda fiziska satikšanās. Mēs sēdām viens Ikejā pusdienas un pļāpājām par dzīvi bišķņās. Bet tā ir pēdējā reize, kad mēs tā kā fiziski tikāmies. Līdz ar to nav nepieciešams tur ilgus gadus, 15 gadu draudzība, lai tu izveidot dziļas attiecības. Mana tā pieredze ir, kad dziļas attiecības un sarunas īstenībā tādas ļoti tādas pamatīgas sarunas varbūt ir cilvēkiem, kurus tu satiki tieši pirms 3 nedēļām. Ka tas nevienmēr nozīmē to. Tā. Paldies, ka tu esi šeit ar mani. Paldies, ka tu esi pie manis un ka mēs varējām te iekārtot tavam standartam, teiksim tā. Bet es tev ļoti, ļoti piekrītu par tām attiecībām un draudzībām, un es arī domāju, ka tas laiks ir viens, ko tu saki, bet tas ir tāds baigais iekšējais klikšķis, ko es esmu definējis kā ievainojamību. Nav iespējams izveidot tās dziļās attiecības bez tās ievainojamības aspekta. Un tas, kas ir svarīgi, ka bieži vien mums liekas, ka tā atklātība nozīmē teikt, ko es domāju. Un man liekas, to mēs ļoti daudz arī mācāmies pie terapeita un lasot grāmatas. Un tā kā esi tāda, kāda tu esi tur saki, kas tevi iekšā notiek, bet mēs īstenībā esam ļoti, ļoti nespējīgas uztvert otru cilvēku. Mēs daudz vairāk domājam par to, ko es pateikšu, kā es izklausīšos. Kad viņš beigs, tad es teikšu to, es teikšu to. Gaida to pauzīti vienkārši, lai pateikt, bet tā vietā, lai tiešām atvērtu to sirdi un noturētu to, ko otrs cilvēks tev saka. Īpaši partnerattiecībās, vai ne? Bet ne tikai, jebkurās attiecībās, un tas ir tas pagrieziena punkts, jo mums jau īstenībā gribas būt ar cilvēkiem, kuri ne tikai dod, bet kuri mums ļauj arī pašiem dot un kuri ir spējīgi mūs uztvert. Kas ir drusciņi tēmats par to glābēju, ja? Jā, tad mums tā galvenā tēma, ko mēs gribam šeit šodien runāt, un es sapratu, ka mums ir jādīvdaivo tā kā iekšā ļoti vienā tēmā, un varbūt mēs pieskarsimies noteikti dažādām attiecībām, jo šī tēma iekļauj pilnīgi jebkuras dzīves attiecības. Attiecības ar sevi, attiecības ar partneri, attiecības ar vecākiem, attiecības ar bērniem, attiecības ar draugiem vai jebkuriem citiem līdzcilvēkiem. Un tas ir šis drāmas 3 stūris, kur ir viens ir upuris, viens ir glābējs un viens ir varmāka. Viņi, protams, tie nosaukumi ir dažādi, un es domāju, ka tie cilvēki, arī tās sievietes, kas man uzrakstīja, viņas jau atpazīst. Un tas ir pirmais solis, ka tu atpazīst. Atkal, ko es tur ielīdu tajā zonā, un atkal es tur glābu to, vai atkal, es izmantoju savu upuri, lai dabūtu to uzmanību, lai dabūtu to mīlestību un to rūpi no cita cilvēka. Bet tas vienkārši ir, protams, ka šis podkāsts ir manu egoistisku vēlmi vienkārši piepildījums. Jo man liekas, ne tikai glābt viss, bet tas arī noteikti, tas ir mans fails, tāpēc jau mēs darām to, ko mēs darām. Mēs glābjam cilvēkus, darīt labāk un pareizāk, un dodam padomus, un risinām. Un es domāju, ka mēs visi cilvēki, kas ir šādos darbos, satiek ļoti dažādu tipu cilvēkus.
satiek tos cilvēkus, kas atnāk, ok, nu, kas jādara? Ok, labi, es daru, ja? Es tagad šito. Un ik pa laikam arī man darbā sanāk noķert šos te upurus, kas, jā, bet tā mana problēma nav tik vienkārša. Tā mana problēma nav tik vienkārši atrisināt. Tu nesaproti, jo tu neesi tāda. Un es domāju, ka man tās droši vien ir ļoti specifiskas situācijas, kur sievietes caur mani izspēlē ķermeniskus jautājumus bieži vien, tāpēc, ka es esmu slaida un gara. Un ko gan tu saproti par tām, kuras nav slaidas? Jā, un ko tad tu vispār saproti? Tu nekad tur neesi bijusi. Un tad ir interesanti sarunas tajā pašā Pirci mūsu grupā bijušas sarunas ar savām meitnēm, kuras arī straglo ar savu, varbūt ķermeņa kaut kādu tādu fizisko izskatu. Un man ir bijis ļoti saruna ar vienu draudzeni, kur viņa teica, aptuveni, bet tu taču nesaproti. Tu nezini, kā tas ir, ka tev ir liekais svars. Es saku, jā, bet man pēc grūtniecības bija plus 25 kg. Nē, tas neskaitās. Tas neskaitās. Tu nezini, kā tas ir tad, kad ir citādāk. Un tas bija ārkārtīgi interesanti, kur mēs tiešām man patika, mēs spējām noturēt to sarunu. Nebija tāds, kad es uzsprāgu un viņi uzsprāgu. Mēs noturējām to sarunu. Mēs sēdējām tajā pirtī līdz brīdim, kad mēs nonācām, ka tev nav jāpiekrīt man un man nav jāpiekrīt tev. Bet tā kā tas, ka es neesmu tu, nenozīmē, ka es nespēju empatizēt vai saprast kaut kādu noteiktu situāciju. Un es jau neju no tā, kad citreiz arī sievietes man raksta, es esmu tur apaļīgāka un īsāka, un es esmu 1,58 m, un vai tad jūs man varat palīdzēt? Un tad es saku, bet tas kurs jau nav par mani, un arī tavs darbs jau nav par tevi. Tu jau nesaki, nu ziniet, man, jā, es daru šādi, man ir šādi, tu jau tā kā domā par to otro cilvēku. Tas tāds megais ievads. Nezinu, kā es savukārt klausījos, jo es arī, protams, esmu ar šo saskārusies, un kaut kādā ziņā man pat liekas, daļa manis varētu piekrist tavai draudzenei, jo patiešām mums jau katram ir sava ļoti unikāla pieredze. Mums nav ne jausmas, kam otrs cilvēks iet cauri, vai ne? Un pat tad, ja tev ir tikpat tie liekie kilogrami un tikpat bērni, tev tāpat ir tik daudz dažādi citi faktori, ka mēs nevaram pateikt, tā kā es daru, šitais strādā, un tāpēc tev arī tā ir jādara. Bet redz, viens ir tas, ka tev pretī var būt upuris, kā tu šobrīd, ja to teici, bet tas, kā es to redzu, ka tur pretī var arī būt cilvēks, kurš kā reiz nav upuris un kurš jūt, ka viņu mēģina padarīt par upuri. Saproti, ja otru cilvēku šādā te veidā, ja viņam ir sajūta, ka bāc mani māca, man kaut ko tagad mēģina skolot, tāda reakcija var būt arī no cilvēka, kurš sirdī nav upuris, kurš jūt, ka viņam pretī ir glābējs, kurš zina, kā vajag. Tu klausi mani, tev šitais aizies, tev šitas derēs. Un tas cilvēks pasaka, stop, atšujies. Tu nezini manu dzīvi, ļauj man pašai dzīvot. Jo zini, kas arī ir ar tiem upuriem, baigi skarbā patiesība cilvēks, kurš patiešām ir upuris, viņu nav iespējams izglābt. Tā ir absolūta utopija. Tu nevari viņu izglābt. Upuris var izglābt tikai pats sevi, tad, kad viņam pašam paliek pretīgi un kauns no tā, kā viņš dzīvo. Ka viņam vienkārši tā iekšēja sajūta, viss, enough is enough, cik var ņemties. Jā, ka tev jau pašam no tā paliek slikti, jo tu arī teici, ka tas pirmais solis ir atpazīt. Es teiktu, ka jā, tas ir svarīgs, bet vēl svarīgāks ir tas nākamais liekams solis, ka tu atzīsti, ka tev nepatīk tajā situācijā būt un ka tā ir problēma, ar ko ir jāstrādā. Jo gana daudz cilvēku, gan ar glābējas sajūtu, gan ar upuri koķetē. Es uzskatu, ka arī mēs ar tevi kaut kādā ziņā iespējams pat koķetējam ar to, ka es jau tur tāda glābēja, man jau tas besī, bet vienlaikus tev ir sajūta, ja visi dzīvotu tā kā es, tad tā pasaule būtu labāka vieta. Un tas ir baigi tāds viltīgs jautājums. Vai tev ir sajūta, ka ja citi dzīvotu vai izturētos drusciņi līdzīgāk tev, vai pasaule būtu labāka vieta? Un ja atbild ir jā, tad tu nekad netiks no tās īpašības vaļā. Jo dziļi sirdī tu tici, ka viņi ir vajadzīgi. Tas pats attiecas uz perfekcionistiem. Jā. Tā kā tikai tad, kad tu saproti, ka šī ir problēma, es esmu problēma. Neliksim, es esmu problēma, bet tas ir manī kaut kas,
Jo ļoti daudz cilvēku, es tiešām to redzu, koķetē ar šiem vārdiem. Jā, es esmu perfekcionis, es to zinu. Ak, Dievs, akal iekrīt upurī, akal mēģināja kādu glābt. Bet tā ir koķetēšana. Tu reāli negribi no tā tikt vaļā, jo tu tici, ka tā ir superīga īpašība. Bet, zini, kas ir interesantākais? Es noteikti visās sarunās daudz pieminēšu Lauru Denleri, jo viņa man ir mans mentors, mans mīļš draugs, mīļš tuvs cilvēks. Viņa bijis ļoti daudz cauri visādiem mēsliem mūsu dzīvē, ļoti daudz dzīves situācijām. Viņa, protams, arī mums ir diezgan daudz pagrūstījis daudzos dažādos virzienos un ļoti daudz ko iedevusi, gan attiecībās, gan arī tā kā personīgi. Un viena no lietām es atceros, kad Anda māma bija slima ar vēzi, viņa arī nomira, kad es gaidīju Rūdi. Un es atceros, tur, protams, tas ir vesela milzīga epopeja. Visa tā slimošana, tas viss iesaist, protams, apkārtējos cilvēkus un tevi. Un, tas ir ļoti sarežģīts un ļoti komplicēts tā kā kopējs, ja kāds slimo ar kaut ko. Un es atceros, kad Laura uzdeva jautājumu, kur tas bija jautājums beigās visiem par to, ka, kāpēc tad mums ir izdevīgi būt kaut kādā noteiktā situācijā? Kāpēc man ir izdevīgi, ka es slimoju? Kāpēc man ir izdevīgi būt upurim? Kāpēc man ir izdevīgi būt glābējam? Un tas jautājums bieži vien ritīgi iekož, jo liekas tāds, tā, ka tu man arī tagad saki, kad patiesībā tu jau īstenībā iegūsti, ja tev ir sajūta, ka tu vari, ja visi dzīvot kā tu, tad dzīvo daudz labāka, tad jau, tā kā tu cel vienkārši savu asti par to, ka tu taču esi gudrāks un labāks un pareizāks. Un tur ir savs izdevīgums, tāpēc, ka tu pacel savu ego vērtību par to, paskaties, kā es esmu izdomājis un tu vēl neesi izdomājis. Bet tieši tāpatās par daudzām citām situācijām, piemēram, es nezinu, esmu novērojis citreiz attiecības, kur tu skaties uz draudzenēm un arī, vai tuviem, vienalga draudzenes, tuvi cilvēki, kas viņi ir attiecībās, un tu redzi, ka tur kāds kādam dara pāri, un viens ir tas ļoti izteiktais upurs, un otrs ir tas glābējs varmāk, tā kā viņš visu laiku pārmetās, un tu skaties, un viss, kas man galvā bieži vien ir sajūtās, kad, kas tur ir izdevīgs tajā situācijā. Un to, bieži vien tādās situācijās tiem cilvēkiem ir ļoti, ļoti grūti pajautāt, jo viņiem liekas, kā tu iedomājies kaut ko tādu man jautāt. Es taču esmu slima. Redz, mani sit vai labi, tās tādas ļoti lielas lietas, bet, tā kā redzi, man taču nav naudas. Un kā tu vispār kaut ko tādu var uzdot? Bet es daudz to izmantoju savā dzīvē, daudzās situācijās, kur īstenībā ir reāli pretīga situācija, kur es, piemēram, kārtējo reizi ar Andi mēs pastrīdamies tieši tāpatās kā pirms 17 gadiem. Tev liekas tāds, ir pagājuši 17 gadi. Kā tas ir iespējams, ka mēs vēl joprojām iekrītam tieši tajā pašā paternā? Un viena no lietām, ko es piefiksēju, kad mēs no turienes nevaram izkļūt, tāpēc, ka mums abiem tur ir izdevīgi būt. Mums izdevīgi ir kaut kādā veidā izstrādāt kaut ko, ko mēs varbūt neatļaujamies izdarīties viens ar otru ikdienā vai ar citiem cilvēkiem. Un tā kā, kamēr mums tas ir izdevīgi, kamēr mēs tā kā kāds saka, koķetējam ar to, ka, redzi, mēs jau tā strīdamies, ja? Risinājumu nav. Nav iespējas iziet ārā no tās situācijas, kur tu uzņemies to pilno atbildību un saprot, viss, tad sēžamies un risinam, tad kaut ko daram lietas labā. Cik tad mēs gadus tā? Vienu un to pašu. Jo man liekas, ka tās tajā brīdī, kad tu uzzini par to, un ļoti daudz cilvēku, protams, arī nemaz nezina par šo drāmas trīsstūri, un viņi vispār varbūt pat neiedomājās. Un man ir bijušas sarunas ar draudzēm, kur saka, ka es vispār mums nebija padomājis par to tā. Un tā, kad tu tā padomā, saprot, īstenībā jā, tā kā redzu sevi tajās situācijās. Bet ir ārkārtīgi interesanti, protams, arī redzēt to citos cilvēkos, un tad par to, kā tu rēģē uz to. Jo šis mīļā ir glābēja instinkts. Protams. Šī vēlme analizēt arī citu situācijas kaut kādā ziņā un domāt, kāpēc viņiem tā, kāpēc viņi tā īstenībā, tas arī ir kaut kāds tāds drusciņu glābēja sindroms, jo redzi tā glābēja funkcija, viņš ir tāds visu pārredzošs. Viņš tā kā tver to lauku, viņš redz lielo bildi. Man ir sajūta, ka tad, kad arī cilvēki rakstīja, un es pilnīgi noteikti arī, ka mēs to glābēju glorificējam, ka mēs jau saprotam, ka upuris ir lūzers. Lūzers, es runāju par sevi, nevis par jums par sevi. Vienkārši es esmu lūzeri tajā situācijā, kad redz, es nevaru saņemties, nevaru savākties, nevaru tikt galā ar savu dzīvi un saviem bērniem, un atkal esmu iekritu attiecībās upurī. Mēs saprotam, ka varmāk ir, redz, viņš tāds agresīvs, un tā nevajadzētu, tā nedrīkst. Bet tas glābējs tiek tik ļoti glorificēts, ka tā ir baigi labā. Tā labā drāmas trīsstūra sadaļa, kad aptuveni, ja tu iekrīt. Un, protams, tu mani piefiksē, un tā ir taisnība. Tā ir pilnīgi noteikti taisnība, ka es glorificēju savu glābēju pozīciju. Es noteikti neesmu lepna un priecīga par
par savu upuri vai varmā kaut kādās situācijās, bet par glābējs jau tā nekautrējos. Un šis savukārt ir nenormāli interesanti, ka mums citos besī, vai mums besī tās lomas citos ir tās, kuras mēs nespējam paši sevi atzīt. Nu, piemēram, es gribētu domāt, ka es tev šausmīgi nekrītu uz nerviem. Nē, nekrīt. Tāpēc, ka mums abām tas glābējs ir droši vien izteiktāks no visām šīm 3 lomām. Bet tajā pašā laikā to arī, kad dienās tu stāstīji par paziņu, kur ir izteikts upuris. Un tev ir besis par to, tev krīt uz nerviem. Un es arī jūtu, ka man arī ir tieši tāpat, ka liekas, nu ko var īdēt, nu ko var ņemties. Cik var ņemties, un taču davai saņemies un dari, ja. Un īstenībā tas bieži vien ir stāsts par to, ka tu pats sevī nespēji atzīt, ka tu arī esi upuris. Jā. Ka tu arī ļoti bieži esi upuris. Un tā ir tā interesantā lieta par drāmas trīsstūri, ka ļoti reti ir tā, ka cilvēks ir tikai vienā tajā lomā. Man liekas, ka mēs mētājamies iekšā, tad tu tur mētājies un bieži runā tieši, mēs tagad arī vairāk par to glābēju un upuri, bet patiesībā vēl interesantākas attiecības ir upuris un varmāka. Jo upuris un varmāka arī ir vienas monētas 2 puses. Un tas, kurš ir upuris kaut kādā situācijā, pilnīgi garantēti citā situācijā, citā dzīves posmā ir varmāka. Jā. Un tas arī ir stāsts par to, ka, un arī mums ar tevi ir iekšā upuris, un mums iekšā ir arī varmāka, ja mēs esam tai trīsstūrī, viņš mums tur iekšā ir. Un tas arī, redz, mēs, piemēram, to varmākas enerģiju sevī varam varbūt labāk atzīt, jo kas ir varmākas enerģija, tā jau nav tikai otru sist vai pazemot, tā ir arī kaut kāda tāda agresīva, autoritāra norādīšana, kā vajag dzīvot. Piemēram, ar bērniem. Tas ir vēl viens temats, bet es domāju, ka tiešām, ka mēs arī ar bērniem diezgan daudz, tīpaši, ka viņi paliek lielāki, mēs diezgan pamatīgi izspēlējam ļoti daudz šīs lomas. Un man viena sieviete arī uzrakstīja ļoti precīzi, viņa teica, kamēr bebīts ir maziņš, es esmu tā kā karēvis, pa viņu karoju, un es viņu aizsargāju, es viņu glābju. Kā viņš paliek par todleru, viņš man sāk kaitināt, un es palieku par varmāku. Es uz viņu sāku kliegt un bļaut, tāpēc, ka viņš nepakļaujās manām robežām. Jā, tāpēc, ka glābējs un varmāk tās abas ir tās varas pozīcijas. Un, zin kā, glābējs pēc savas tās būtības saka, ka viņā nav agresijas. Tikko tev parādās dusmas uz to upuri, tu sauc viņu, kas tev ir, ko tu vari ņemties, tu jau vairs neesi glābējs, tu jau esi tajā varmākas enerģijā. Bet tas ir interesanti, ka arī vienā sarunā tu var pāriet no viena uz otru. Protams, jo man bija nesen saruna arī ar vienu paziņu, kas ir tā kā, tā saruna bija vienkārši vienos vārtos, cilvēks tiešām neredz izēju, bet tā kā neiešu detaļās, lai nekādā veidā cilvēku neaiznaut, bet es piefiksēju, ka es ļoti ātri, kā jau tāda vecākā, un mūsu gadījumā es esmu vecākā tajās attiecībās, un gudrāka, jo man 3 bērni ir, un tā. Un es šausmīgi ātri tā iekārtojos palīdzības pozīcijā, iedevu 150 variantus, reku brauc dzīvo tur, dari šito, reku brauc, sazvani šito, nāc te, nāc šitur. Un automātiski. Un mēs noteikti šim pieskarsimies, jo mans vīrs šajā trīsstūrī nepiedalās. Kas ir super kaitinoši cilvēkam, kurš ir tajā trīsstūrī, kuram gribas, nāc taču. Ar mani paspēlēties. Vai vismaz uzbļauj bišķiņ, Bet viņam nav intereses. Viņš patiešām arī, es nezinu, varbūt viņš kaut kādās situācijās droši vien arī izspēlē kaut kādu daļu, bet mūsu attiecībās noteikti viņš ir rītīgi piefiksējis un redz, un viņš ir pilnīgi ārpusējs cilvēks, kas nepiedalās tajā visā. Kas var empatizēt, kas var uzklausīt, bet viņš tā kā nepiedalās tie visā. Un viņš, ejot garām, vienā brīdī man iedod telefonu, tajā telefonā tā kā ir ziņa par to Laura, drāmas trīsstūrs, šis nav ok. Tu vienkārši esi terapeits šobrīd, kas glābi cilvēku, kurš īstenībā pirmkārt nemaz negrib izglābties. Viņam nebija nekādas intereses no tā nākt ārā, un otrs, tad tā nav īsti arī mana atbildība, un arī nav nekāda man darīšana, ka cilvēks vispār nav lūdzis palīdzību, tā kaut kāda. Un tas bija tik interesanti, ka tajā brīdī, jo tajā mirklī, ka viņš pienāca, es jau biju sadusmojusies. Es biju sadusmojusies, ko viņš mani neklausa. Es taču esmu iedevis 150 risinājumus. Kā tu vēl joprojām neesi pateicis, es vispār, Laura, šito nebiju iedomājusies. Un tu saproti to, ka tu kaut kādā brīdī paliec dusmīgs. Un tajā mirklī jau nāk virsū šī varmā, kur liekas, ka tev jāpiespiež tas cilvēks ir nākt ārā. Īpaši, tas ir tūs cilvēks, ir ļoti, ļoti grūti to pieredzēt ar, droši vien arī ar kolēģiem un visu kaut kur citur, bet ar
ļoti tuviem cilvēkiem, kur tu saproti to, kad ir grūti pieredzēt, un arī, ka tu iespēlēsi. Jā, ar vecākiem. Tas bija viens no jautājumiem. Ko darīt? Nevis ko darīt? Es nezinu, šis nav podcasts, kurā mēs tā kā dosim padomus, bet vairāk par to vispār apskatīt šo situāciju, kur vecāki ieiet bieži vien upurī un bērni kļūst par glābējiem. Un tad, kad tie vecāki viņus neklaus, viņi saka strostēt un ļaut uz viņiem. Un kas tur ir tajās attiecībās? Nezinu, kāda tev kopumiem pieredze? Protams, tev nav jāstāsta nekādas specifiskas lietas, mums nav jāiesaist mūsu vecāku un varbūt tā kā ļoti specifiski jāstāsta par attiecībām, bet man liekas, ir vienkārši tāda kopējā pieredze par to, nu, kā vispār uz to skatīties, kā ar to tikt iekšēji galā droši vien. Nu, zin kā, man tāds pēdējo mēnešu mans lielais vārds un tā sajūta ir par to emociju izturēšanu. Reāli vārds ir izturēšana un pieņemšana, jo, zin kā, tas glābējs pēc būtības, viņš jau grib visu atrisināt. Nu, ja neatrisināt, tad vismaz nogludināt. Nu, ja nenogludināt, tad vismaz aiziet prom no tā, atrast citu upuru sev kaut kur. Ja šitā draudzene vairs neļaujās viņu glābt, nu, es atradīšu kādu citu druciņu dumjāku par mani, kur mani klausīs. Un es jau arī tam, nu, esmu gājis cauri, es galīgi negribētu teikt, ka tur man bijušas stumjas draudzenes, bet es diezgan mērķtiecīgi esmu meklējusi, nu, cilvēkus, kuriem ir vajadzīgs mans padoms, kur es varu iet un skriet un asaras slaucīt un padomus dot un vest un darīt, un tad tu saproti, un tev atpakaļ tā kā nekā nav un nekā nav un nekā nav. Vai pareizāk sakot, tas ir tā kā tāds narkotiks. No sākuma tev pasaka paldies, otrajā reizē jau, un trešajā reizē jau nekas, un tev jau vajag to devu vēl. Un tad vienā brīdī, jā, tu saproti, ka kaut kas tevī ir, nav riktīgi. Un tad tu sāc no tā izkāpt ārā, jo, zin kā, viens ir tas, ka tu saglabā tās attiecības, bet ar ģimeni un īpaši ar vecākiem runājot, tu jau nevar nekur aiziet, un tas jau ir tas izaicinošākais. Mums katram tāda mamma, kāda mums ir, tāda viņa ir. Vienkārši punkts. Mamma un tēts, viss tas nemainām lielumu. Brālis, māsa, nu, arī nemainām lielumu, bet viņus tur varbūt citreiz tā dzīve kaut kur aizvelk tālāk. Un tāpēc tas stāsts, man liekas, ir par to, ka nevis mēģināt atrisināt, nogludināt, tikt vaļā no tā, kas man nepatīk, atbrīvoties no upura sevī, atbrīvoties no dusmām, atbrīvoties no toksiskām attiecībām, bet mācēt arī izturēt, būt klātesošam. Tā ir tā ievainojamība. Tā sirds vaļā, ka tu esi klāt, un tu redzi, ka tev tur pa zemi lokās, vai tā ir tava draudzene, vai tas ir tavs vīrs, vai tava mamma upura pozīcijā, un tu skaties, un tu saki, es tepat esmu. Kad tu esi gatavs nākt ārā, es tepat esmu. Un tā ir ļoti atšķirīga sajūta no tās, ka tu stāvi blakus ar, tu vēl tur mētājies ar kāju, vēl uzspar, ja vēl uzspļauj. Un tā ir pilnīgi cita sajūta. Tā ir tāda mīlestības pilna līdzās pastāvēšana un tā ticēšana, ka katram ir savs ceļš. Bet tas arī iekļauj noteikti to pieņemšanu par to, ka tas cilvēks var nekad nemainīties. Jā. Jo, zin kā, es bieži vien domāju par kaut kādiem, teiksim, mūsu vecākiem vai draugiem vai kādiem tuviem cilvēkiem. Šodien ir tāds sajūta, bet es taču redzu viņā potenciāli, viņš taču varētu pišķi saņemties, pišķi savākties, ja, un tad jau gan. Bet, nu jā, ka tā kā tu saka, vienkārši iemācīties būt klātsošam, jo tas ir rītīgi toksiski. Tas, ko es redzu, un tas kopīgais, mans tas rezumē, ir vienkārši, cik tas ļoti bojā attiecības. Mums liekas, ka mums tas baigi piešauj uguni, vai zini, mēs tā esam baigi veselīgās. Tas ir super neveselīgas attiecības. Un ļoti toksiskas, un trakākais tas, kad, nu jā, vienkārši esot šajā drāmas trīsstūrī, ir ļoti daudz dažādu emociju, kur tu glābi, un tev neglābi, ja mēs nenāk ārā, tu paliec dusmīgs, un ir kaut kāds aizvainojums, jo viņš redz nav pateicis paldies, jā, pietiekoši daudz reizītes, cik tu gribēji, un tad, ja tev kāds neglābi, tad tu uz viņus apvainojies, kā viņš vispār ir atļāvies tā pamest mani te vienu zem tilta, un, nu, tā kā ir visas šīs situācijas, kur vienkārši mēs bojājam attiecības. Viens ar otru. Jā, paši ar sevi bieži vien. Un tajā pašā laikā, iespējams, kaut kādos dzīves posmos vai brīžos, un tās ir labākās attiecības, ko no sevis var izspiest. Un atkal jau
jautājums jau ir tikai par tām attiecībām, kurās tu konkrēti, tu, Laura, esi iekšā. Nu, tā kā mums nav jāmēģina atrisināt kaimiņu attiecības, draudzeņu laulības un vēl kaut kas, jo tā arī ir tā, nu, tā ir tā glābēja lieta, ja? Bet tajās savās attiecībās iekšā, vai es spēju šo izturēt? Vai es spēju līdzās pastāvēt, un es spēju pateikt, ka katram ir savs ceļš. Un tu jau zini, nu, pusgadu pārvērtībās, ja es to teicu, man nenormāli īstenībā tas teikums galvā dzīvo, ko teikt tā vietā, lai teiktu, es tevi mīlu. Jā. Ka tā vietā es bieži arī domās tagad saku, es tevi pieņemu tādu, kāds tu esi. Un tas teikums, nu man viņš iznes smadzenes. Vai tiešām mēs esam spējīgi šo teikumu pateikt īpaši savam partnerim, jo tu pieminēji vārdu potenciāls. Jā. Mēs jau nepieņemam to, kāds tu esi. Es tev pieņemu ar to potenciālu, kāds tev ir. Un es zinu, es tev ticu, ka tu varēsi. Es ticu, ka tu būsi bagāts. Es ticu, ka tu būsi tāds. Un mēs dzīvojam ar to nākotnes kaut kādu to vīziju par cilvēku. Tā vietā, lai pateiktu, nu tāds, kāds tu esi, tāds tev pieņem. Un tas arī ir kaut kas, kas man ļoti saistās ar upuri par to, ka spēt izturēt to dzīvi, kāda tev šobrīd ir nolikta priekšā. Un nevienmēr tā ir apzināta izvēle. Bieži tā ir izvēle, jā. Vai tev ir 3 bērni, 4 bērni, vairumā gadījumā tā ir izvēle. Un pat ja tā ir neplānota grūtniecība, tas, ka tu pārguli ar cilvēku, tev vienmēr ir procents, ka tu paliksi tālu. Jā, pat tad, kad mums liekas, ka tā nav izvēle, tā tomēr ir kaut kāda iespējama izvēle. Jā, nu šis ir tāds sensitīvs temats. Sensitīvs temats, bet principā, jā, ir daudzas lietas, kur tā tiešām ir mūsu izvēle, bet pat tās situācijas, kurās liekas, ka, nu, ko es te esmu izvēlējusies, es te esmu iemesta, tas, ka tu spēj sev pateikt, bet šī ir mana dzīve. Šie ir tie faktori, šie ir tie apstākļi, kas man tagad ir iedoti, ko es no viņiem varu izspiest. Nu, ja man ir 2 citroni, es izspiedīšu drusciņu pusglāzīt limonādi. Ja man būs 5 kilogrami, es izspiedīšu, pacienāšu visus, bet kas ir tas, ko es varu izdarīt ar to, kas man ir, un redz, un to, tas ir tas, ko upuris nevar sagramot, jo upuris vienmēr dzīvo, nu, kaut kādā ziņā, pat varētu teikt, pagātnē, kas ir vainīgs pie tā, ka es esmu šeit. Un galējais patvērums, kur var dzīvot līdz mūža galam un tūkstošiem atstāt pie terapeita, protams, ir bērnība. Māma un tētis pie visi ir vainīgi. Viņi ir pie visi vainīgi. Un ja tu iznāc no terapeita šā te kabineta tajā brīdī, kad tu esi terapijā tajā brīdī, es teiktu, ka sākumā terapija vairāk mazāk ir par to, neteikt, ka terapeits nesaka, ka vecāki ir vainīgi, bet tu nonāc pie tā secinājuma, kad vairāk mazāk tas, kāds tu esi, vai tas, kā tu rīkojies, vai tas, kā tu dari lietas vai domā lietas, ir saistīts ar to, kas ir noticis ar tevi līdz šim. Kas ir ļoti svarīgi, kas tevi izvēl ārā arī no tāda, nu pilnīgi destruktīva, ka tu esi kaut kāds nepareizs, bet tu ieraugi, ka tu jau arī tāpat esi piedzimis ģimenē, tu esi uzaudzis sabiedrībā, tu esi uzaudzis arī viņi ir uzauguši kaut kā savā sabiedrībā, un viņiem ir bijuši savi apstākļi, un kopumā tas ir diezgan liels apstākļu kopums. Un ir ārkārtīgi interesanti, vismaz man liekas nenormāli svarīgi tajā brīdī, tā kā turpināt to darbiņu un nonākt, nu, vismaz man pašai, es pati piefiksēju, ka es diezgan ilgi sēdēju tajā, ka es neteiktu, ka mani vecāki ir vainīgi, man ir brīnišķīgi vecāki, bet es ļoti daudz ko redzēju kā upuris, kad redzi, man ir šitā, un es daru šitā, tāpēc, kad redzi, man nebija tāda pieredze. Un tas nav tikai no vecākiem, tas ir no skolas, no omītes, no kaut kādiem treneriem, tā tālāk. Es savā trenerē ļoti ilglaicīgi redzēju kā milzīgu varmāku, kas tā kā mani padarīja par upuri. Kas varbūt bērnībā, esot bērnam, tā dinamika ir varbūt iespējams vairāk tāda, jo tas bērns ir mazāk aizsargāts, un viņš tā kā varbūt nesaprot tās lietas. Bet jebkurā gadījumā tā pozīcija ir tāda, kad redz tie tur ir vainīgi, un viņi tā izdarīja, un tagad es esmu tāda, tāpēc, ka viņi ir vainīgi. Un man bija baigi svarīgi tur neapstāties. Nu, ka tā kā tu roc dziļāk līdz brīdim, ka iespējams tu nonāc, ka es vakar klausījos vienu podcastu, un viņi teica, vienu psihoterapeitu, viņi teica par to, ka mēs bieži vien domājam par to, ka kāds ir vainīgs, nu, par to, ka tās sliktās lietas, bet tev jau ir jāņem vērā arī tā otrā daļa, kur tā kā arī viss, kas ir labs tavā dzīvē, nezinu, viss tavs foršās attiecības, vai tas, ko tu dari, vai
arī Upurim tas šo ir ļoti grūti ieraudzīt. Upurs Jā. bieži vien neredz to pilno bildi un redz tikai to, kas ir slikti. Un man liekas, tu saki, rakt dziļāk, es laikam lietotu vārdus turpināt augt, jo Jā. tā terapijas, tā būtība, parasti visas tādas emocionālākās tās meditācijas vai sesijas ir tieši tā iekšējā bērnu vai ne satikšana, ka tu ieraugi to mazo Dānu, to mazo Ingas tajā Lauru. meditācijā, kā es raudāju. Es esmu pārvērtīja programmā pie Danas un Ingas, un kā es raudāju. Tas bija tik skaisti. Jā, Kur bija tā vecā Laura un mazā Laura. Vai ne? Jā. Un tu ieraugi to mazo meitnīti, un tu redzi to visu, kas viņai īstenībā ir pietrūcis, par ko viņa ir sapņojusi, kas viņai ir bijis vajadzīgs un tā tālāk. Un šajā brīdī ir baigi liels kārdinājums, tai mazai meitnītei arī palikt. Es esmu tā mazā meitnīte, es neesmu šo dabūjusi, lūdzu, mīliet mani. Bet mums ir jāsaprot, ka ir jāturpina augt, un mēs esam pieaugušas sievietes, mēs pašas johaidī esam mammas. Mēs nevaram vairs dzīvot kā mazas meitenes. Protams, es pēdējās cik dienas domāju par šo sarunu, es domāju, visas meitenes, mēs tagad pirtī pēdējā runājam par finansēm. Un, liela daļa no mums ir, protams, pilnīgās bērnišķīgās attiecībās ar naudu, un viss ir... Mums jau neviens nav iemācījis, redz, mēs jau neko nemākam, tad mēs sēžam vienkārši meitenes. Cik mums ir gadi? Ja? Man liekas, ka ir laiks uzlikt to lielo meiteņu biksītes un jāsāk domāt par šitiem jautājumiem, jo, cik ilgi mēs sēdēsim uz tiem lauriem, kad, man gan neviens neiemācīja. Tā. Un tas vienkārši ir tāds, man liekas, ļoti daudz aspektos mēs varam skatīties, kad redz, man jau gan neiedod, tāpēc es nevaru tā. Man nevar būt tāds attiecības, jo es jau tādu mīlestību nesu saņēmis. Redz, es tur tā un tādu ar vīru, tāpēc, ka man jau nav bijis tēvs. Vai ir ļoti daudz, protams, ka ir daudz tie aspekti, kas ietekmē. Es nesaku, ka neietekmē. Es nesaku, ka mēs esam pilnīgi vienādās situācijās, ka mēs visi nākam no viena punkta. Nē. Bet tagad saka par to, ka... Jā, bet tev ir tie apstākļi, kādi tev ir šajā brīdī doti, un redz, un tā pieaugšana, viņa arī ir ļoti saistīta ar to, ka bērns pieaugot atvadās no tās saucamās maģiskās domāšanas. Un ja pieaugušais cilvēks turpina domāt maģiski, kā būtu, ja būtu? Ja man vīrs būtu tāds, ja man būtu vairāk naudas, ja es būtu tievāka, ja es būtu tāda, un tu visu, principā, dzīvi pavadi kaut kādās tādās dīvainās fantāzijās, varbūt ne tā ļoti apzināti, bet tu nenonāc, tu neiekāp pats savā dzīvē, tajā savā ikdienā, tādā ķermenī, kāds tev ir, tādā konta atlikumā, kāds tev ir, tādā dzīvesvietā, kāds tev ir. Un tad no šī punkta vienalga, lai cik tur, kā tur ir, vienalga, kā tev ir gājis, vienalga, cik tur ir labi vai slikti, bet šis ir tas, ar ko es varu strādāt. Šis ir es ļoti ceru, ka jūs tagad, viss apstāniet un mēs varat pierakstīt. Man gribas to tā kā, iedabūt dziļi iekšā, jo tas vienkārši pēdējā laikā ir man aktuāls jautājums, cik daudz es dzīvoju tajās ilūzijās par to, ka citiem jau redzi dots labāk. Ja? Labāk un iespējams, ka ir. Un ir. Ļoti iespējams, ka ir. Bet tev nav. Bet mēs izmantojam, es izmantoju to, lai es iedot sev atļauju pabūt tajā upurī. Es, piemēram, domāju par tas jautājums, kur mēs noteikti pieskarsimies, ir vecākošana, jo ļoti daudz sievietes, kas rakstīja par šo te lomu, tieši sadala ir tajā brīdī, ka mēs kļūstam par mammām. Un ka mēs tā kā... mēs sev bieži vien ieliekam šajā upurī, kad redzi vīrs iet uz darbu un es palieku mājās. Vai viņš jau var izcert siltu kafiju? Es gan nē, man bērni traucē. Redz, viņam jau brīvas rokas, ja? Viņš var runāt ar pieaugušajiem, es esmu ar bērniem. Un tā viss ir taisnība. Tā ir taisnība. Viņš iet uz darbu, tu paliec ar bērniem. Viņš runā ar pieaugušajiem, tu runā ar viengadnieku, kurš nerunā, ja? Kurš tev nav saruna. Viņš izdzer siltu kafiju, tu tā kā, ja tu ielēji parastajā kruzītī, tad tā kafija patiešām atdziest. Tās ir visas kaut kādā ziņā taisnības, bet kā mēs to apskatām? Jo man ir 3 bērni, un tikai pie šī 3. bērna es sāku tā kā saukt sevi on my bullshit par to, ka es šito visu laiku izmantoju. Jā, es nezinu, Anna saka, varbūt varētu to darīt. Jā, bet tu jau naktīs necelies. Un tā kā mans vīrs, es jau teicu, viņš nepiedalās, viņš saka, bet kas teica, ka tev jāatceļās vienapšai? Atradam bērnu no pupa. Nē.
Nē, no Tā pupa arī nē, ne. tā arī nē. Es tomēr gribu sēdēt un ciest, ka es tā slikti guļu jau. Un tad, protams, un es jau 2 gadus neesmu gulējusi. Un tad man vīrs saka, bet kas tev liek negulēt? 2 gadus. Un tie ir tie jautājumi, droši vien, man vienkārši, tā kā man terapeiti vēlreiz teica, viņš saka, man ir diezgan advancēts partneris, lielākoties varbūt cilvēkiem nav šie te partneri, kur var nepiedalīties šajā drāmas trīsstūrī, neieiet uzreiz vai nu risinājumos, vai nu varmākā, kur tu kā saņemies, ja? Bet kopumā man liekas, ka tas, ko man gribētos iemācīties, ir piefiksēt, kurā brīdī es tā daru un pati sevi izsaukt to savu bullshit, kuras atkal izmantoju šo te pozīciju. Jo vecākos, man liekas, tā ir brīnišķīga, ļoti auglīga vide. Māmošana ir ļoti auglīga vide, kur mēs varam ieiet, it īpaši upurlomā. Tas bija tas, ko vienkārši ļoti daudz sievietes rakstīja par to, ka viņas tieši jūtās kā upuri. Jo redzi, es taču esmu palikusi mājās ar tiem bērniem. Un tad, tas, ko vienkārši mēs pēdējā laikā tā kā mēs vīri diezgan, mums visi bērni ir plānoti un viņi ir tā kā izdomāti, kad mēs gribētu vēl vienu bērnu. Es nezinu, kā ir tajā situācijā, ka tu vienkārši atopies un saproti, būs 4. Nē, man nebūs 4. Bet kad vienkārši saproti, Dievs, galīgi šo nebijām plānojuši. Bet arī tad mums ir pietiekuši daudz laiks vēl iedots līdz tas bērniņš piedzimst, ka mēs arī kā varam izrunāt šos jautājumus. Kā tad vispār mēs redzam to bērnkopības atvaļinājumu, bērnkopības būšanu. Es nesauksim to par atvaļinājumu. Tas ir smagākais darbs, kādu es jebkad mūžā esmu darījis. Un es esmu strādājis ļoti daudz dažādas darbus. Un, kā mēs to redzam, un kas man ir nepieciešams, un kā to redzi, un kā tā, kad mēs tā kā 2 pieauguši cilvēki pirms liela lēmuma pieņemšanas, tā kā paskatāmies, tā kā tu saki, tajā bankas kontā, paskatāmies, vai šajā mašīnā vispār var ielikt tos 3 krēsliņus, ja? Ka mēs tikai saprotam, pirms mēs ķeramies tā bērniņa taisīšanai, ka mēs saprotam, labi, tad ja bērniņš piesakās, mums ir jānomaina mašīna, mums iespējams tur tas un tas jāizdara, jāsaprot, kā mēs tur varbūt nopelnīsim naudu tam, kas notiek tur ar nodokļiem, un ka tu tā kā pieaudzis cilvēks tajā visā. Jo lielākoties jau, es pat arī piefiksēju, bieži vien ieeju tajā upurītī, ka, ko tad es? Es jau esmu nolikt šajā situācijā. Es, protams, glorificēju un smējos pat par sevi, es nesmējos par citiem cilvēkiem. Jā, es saprotu. Zin kā interesanti tā gatavošanās, vai ne, tu saki, un tajā pašā laikā es pieļauju, ka tu arī gan jau, ka zini sievietes, kuras, objektīvi ļoti grūtos apstākļos, bet kaut kā nečīkst un tiek galā, un es domāju, mūsu mammas, kas tur ar rokām mazgāja tos autiņus, uz celīšiem berza grīdu, nevis palaida robotiņu, lai izmazgā. Tā kā kaut kā pat grūtos ļoti apstākļos, un tad tu pat vari sagatavoties, tev var tur būt aukle un palīgi un mājkalpotājiem vēl kaut kas, un tu tik un tā atradīsi, par ko čīkstēt, un tu tāpat atradīsi, kur būt tajā grūtumā iekšā. Un tāpēc te man kaut kā, man liekas, ka tas daudz, pat vēl vairāk, ir tieši par to, mana situācija ir tāda, kāda man viņa tagad ir. Un tas nav stāsts par to, ka es samierinos un ir tā kā ir, viss ir slikti. Jā, tas ir tas, ka es savu dzīvi uzlaboju, jo tas ir normāli, mēs visu laiku gribam visu savu dzīvi uzlabot. Visādos veidos, ja. Mēs savu dzīvi uzlabojam nevis no tās, saucamās tās deficīta, tās trūkuma pozīcijas, ka, ja es to dabūšu, tad man būs labi. Ja man būs vairāk naudas, tad man būs labi. Ja vīrs būs vairāk mājās, tad man būs labi. Ja tā kā tu dzenies pēc tā, bet īstenībā izej no tās citas pozīcijas, mana dzīve ir te, šāda, vai te ir kaut kas, ko es varu izdarīt, lai man būtu vēl labāk. Tā kā tā ir tāda ļoti niansēta iekšēja sajūta, bet pilnīgi atšķirīga. Kā ir tad, ja tu sāc no tās upura pozīcijas, un kad tu sāc no tās saucamās, pieaugušā cilvēka pozīcijas, kad, ir šādi. Ir šādi. Jā, man varbūt nav paveicies, jā, man varbūt ir mazāk tā vai vēl kaut kā, un zin kā, es laikam arī gan gribētu tieši par tām mamām runājot un upuru pozīciju, tāpēc, ka tā ir tik globāli izplatīta lieta. Un tiešām tik daudzas mammas ar to saskarās, ka es par to domāju, ka mēs nevaram to norakstīt arī tīri tikai uz individuālām šīm sieviešu pieredzēm, ka tajā ir arī kaut kas par attiecību modeli kopumā. Es nesen noklausījos vienu
tādu beigo sarunu amerikāņu psiholoģis, vispār domāju, kā viņi tur nav bez sāls jau apēduši, kura ļoti iestājas par to, ka, nevarētu tos bērnus atdot deikēros, ja dažu mēnešu vecumā, ka tomēr bioloģija, evolūcija. Amerikā tas ir tā kā tas ir pilnīgi slimi, bet tā kā, ka zīdītāji pasaulē, un tas tiek pierādīts ar visiem tiem tur drošās piesaistes un hormoni, stresa hormoni tā tālāk, ka tam bērnam ir vajadzīga tā mamma blakus. Viņam vajag to mammas ķermeni, viņam vajag to mammas klātbūtni. Viņi arī ļoti daudz saka par to, ka, tas arī ir tāds drusciņu bullshits, ko mammas mēģina sev iestāstīt, ka galvenais jau ir tas quality time, tā kā tas kvalitatīvais laiks. Viņi saka, ka tev ir jābūt bērnam klāt, tā kā, viņi saka, show up on child's time. Tā kā nevis tad, kad tev ir ērti, bet tad, kad tam bērnam īstenībā to esi vajadzīgs. Un kā viņi arī saka, ka tu vari būt fiziski klātesoši, bet emocionāli atslēdzies, bet nav nekādas jēgas, ja tu esi emocionāli pieslēdzies, ja tevis fiziski nav. Jā. Un par to es arī domāju, ka tas arī mammas grauž kopā, ka tev piedzimst bērns, bet tev paralēli ir kaut kāds varbūt satraukums par finansēm, ja tev ir jāatgriežas darbā Latvijā, paldies Dievam, mums vismaz tas 1,5 gads, bet arī tas nav daudz. Tā kā 1,5 gadīgs bērniņš ir ļoti maziņš. Kur zinu, tev auklītes, Jā. Forši, ka to var atļauties, vai ne? Ļoti daudz to nevar atļauties, un tu tiešām sevi nenormāli ēd kopā, un tajā brīdī, tajā 1,5 gadā, mani apstākļi ir tādi, es arī tīri cilvēcīgi saprotu, ka tas ir sačakarā, tas ir kapitālisms savā tumšākajā stundā. Un es pati ar šo vēl diezgan daudz domāju, droši vien tāds beigos apgalvojums nevaru vēl izvirzīt, bet es arvien vairāk liecos uz to, ka tās vīriešu sievietes attiecības un tas lomu sadalījums ģimenē, kaut kas tur ir tā paredzēts, īpaši, kad piedzimst bērni, ka tas vīrs ir tas, kurš pelna naudu, kurš ir ārpus strādā mājas. Veselīgās attiecībās. Man vienkārši šobrīd tieši šajā mirklī ir paziņa, kur tā kā ir vienkārši neapskaužamā situācijā. Tieši jums tāpēc, ka viņi ir mājās ar bērniem. Es tur neiešu detaļās, bet praktiski viņa paliks viena pati, bez jebkādiem ienākumiem un ar diezgan varmācīgu vīru. Un vienkārši, fucking hell, tas skaties un domā, oh my God! Un ir arī tādas situācijas. Jā, tā kā, kad... protams, un tāpēc jau arī, ļoti daudz, tāpēc ļoti baidās no šiem, sauksim tos par vēdiskajiem attiecību modeļiem, kur sieviete mājās ar bērniem. Jo mani feministi, protams, kliedz un spiedz un spurinās tajā brīdī, kad tu par to runā. Mana arī, bet saproti, jo vairāk es par to domāju, jo kaut kā man tas liekas, bet loģiski. Bet loģiski, jo zini, kāpēc mums ir tā pretreakcija, kāpēc mums tās iekšējās feminists, droši vien tāpēc, ka tiešām gadu tūkstošiem, simtiem un tūkstošiem vīrieši ir izmantojuši šo pārākumu, un mēs esam dzīvojuši tādās ļoti nospiedošās attiecībās, bet principā, ja tā ir apusēji cieņa, ja sieviete skatās vīrieti un wow, paldies, ka tu pelni naudu, un vīrietis tāpat skatās sievieti, ak, mans Dievs, tu mana dieviete, paldies, ka mums ir tīra māja un bērni ir apģērbti, tas, man liekas, ir brīnišķīga harmonija. Es tiešām domāju, ka tur ir kaut kas ļoti, ļoti skaists, bet mūsdienu kapitālisms to neļauj, mūsu iekšējās feminisms to neļauj, jo mēs tā kā gribam, lai par mums parūpējas, bet vienlaikus gribam visu varēt pašas. Tā kā ļauj man būt sievietei, bet vienlaikus, tad, kad jāpieņem lēmumi, tad es esmu vecis šeit mājās. Tu visu saskaņo ar mani, Un mēs jau īstenībā, un es, zinu kā, ko es te es jau arī ar šo baigi kaut kā ņemos, jo un man vīrs ilgu laiku ļāvās. Tā kā baigi ļāvās. Mēs gājām tādos diezgan, es gribētu teikt, mūsu vecāku attiecību modeļos, kur, tomēr sieviete ir tā, kas pieņem lēmumu. Jā, protams, man liekas, liela daļa no sievietēm, padomju laukā, tas ir, vīrs ir, izdara visu kārtīgi, tā kā sieva viņam pateica izdarīt. Un mūsu attiecību pirmie 10, varbūt pat 11 gadi bija tieši tādi. Es tikai tur vajag šito, vajag to, zāģēju no rīta līdz vakaram, un tur tikai, labi, dārgā, jā, dārgā, labi, dārgā,
Jā, dārgā. Nekas nemainās, man viss besīja. Un tad kaut kādā brīdī tev uznāk pēc, ko tas vecs tāds neizdarīgs un pats nevar pieņemt lēmumus. Jā. Un tad tev gribās, kāpēc man blakus nav tas stiprais, varošs vīrietis? Tad liekas tāds, bet tu viņu tādas pataisījus. Nu, es pat varbūt nelietot vārdus pataisījus, bet man liekas, nu tā kā tu jau neļauj tam īsti parādīties, tāpēc, ka tu pati tur lien iekšā. Un es tieši tāpat, kā es domāju, daudz cits sievietes saka, es jau gribētu, bet kādam jau ir atbildība jāuzņem. Kurš tad to darīs, ja ne es? Ja? Man jau arī šis iekšā, un es arī domāju, jo man vīrs tādā ziņā, viņš man ļoti līdzsvaroja, es esmu tā, kurai visu laiku tā kā, kaut ko vēl, pārvācamies, aizbraucam, kaut ko, tad viņš saka, viss ir labi, viss ir baigi labi. Es arī domāju, droši vien tā mana enerģija tur bija ļoti vajadzīga, lai mēs, izbīdītos kaut kur ārā no tā mūsu pirmā dzīvokļa un tā, bet, tajā pašā laikā es arī redzu, cik ļoti attiecības mainījās tajā brīdī, kad mēs gandrīz izšķīrāmies, kad mēs vienkārši viens uz otru paskatījāmies un sapratām, mēs esam tagad rekur 11 gadus šitā galvu noliekuši, taisījuši kaut kādas tās sliedītes, būvējušas, ja, to mūsu dzīves vilcieniņam, un tad tās acis pacel un tu ieraugi bļāviens. Galā ir tieši tas, ko mēs redzam saviem vecākiem, tieši tas attiecību modelis, ko mēs īstenībā negribam, un tajā brīdī ir tāds, ko tagad? Ko tagad? Un tad sākās tas īstenībā ļoti grūtais, tiešām grūtais, pa īstam tas attiecību posms, kad tu iemācies vispār ar otru sarunāties un dzirdēt, ko viņš saka, un te tas upuris nāk ārā, vienkārši nenormāli. Tu tā kā gribi, lai tas vīrietis ir tāds stiprs un izlēmīgs, tad, kad viņš arī pasaka stipri un izlēmīgi, ko tu uz mani bļauj? Jā, es arī gribu. Ko tu man? Es arī gribu pieņemt lēmumu, kāpēc tu man nepaprasīji. Jā. Un tas rīktīgi to izjūt. Un kaut kādā ziņā citreiz man tagad liekas, ka mēs, teiksim, savās attiecībās pat esam aizgājuši tādā, negluži otrā grāvī, bet mans vīrs tagad, viņš tā kā pat bišku nepanes zāģēšanu, viņš to vienkārši saknītē nocērt. Tā kā tikko es tur, tu vienkārši izbeidz. Izbeidz. Šito mēs nedarīsim. Jā, šitā tu nedarīsi. Šitā tu ar mani nerunās. Man liekas tāds, jā. Kā? Jā. Visu mūžu tās man runājas ar tevi. Un tajā brīdī gribās tur kaut ko tur vai uzmest lūpu, vai sākt raudāt, vai sākt sadusmoties. Tā kā izvēlies vienu no trim lamām, ko es te tagad darīšu. Bet tajā brīdī spēj tā kā, wow. Vai vienkārši, tiešām. Mēs noteikti esam, mums ir milzīga krīze bija tagad, Andim bija 2 muguras operācijas, mums bija piedzimis 3. bērns, un tad, tas bija ļoti smags posms mūsu ģimenē. Mēs nebijām uz, tā kā, man likās vienā brīdī, enough, es eju projām, pasit bērns pats, bet reāls, protams, nekas tāds, es nebiju pieslēgus smadzenes, ko tad tas nozīmē. Bet no otras puses mums vienkārši bija uzspīdināja tik daudzām tādām problēmu situācijām, vienkārši tas, kā mēs komunicējam, ka vienkārši tas tā vairs nedara, un vai mēs mainām, neteikt, ka mēs, Annas nav noteikti nekad atvērts bijis, ka mēs vai mēs mainām, vai šķiramies, bet vai mēs mainām, vai mēs mainām. Bet, kad saprot, ka tas vecais modelis vairāk nestrādā, ka vienkārši, ka tas nav veselīgi, šis nav ok, un tas ir nenormāli grūti. Tas nav baigi vienkārši. Es zinu, ka vienkārši bieži vien mēs domājam, ka aptuveni es domāju, ka tu bieži vien arī varbūt no cilvēkiem dzirdi, jā, bet tev jau tie apstākļi. Man ļoti patīkās, kā tu teici, to, ka mēs atgriežamies pie tiem apstākļiem, tā kā, kas man realistiski ir. Un tu precīzi pieminēji, tev ir auklīte forši, ka to var atļauties. Un man tas, protams, bieži vien iekož diezgan stipri. It īpaši to mēdz cilvēki izmantot. Tāpēc, ka viņi izmanto pret mani, tāpēc, ka viņi grib izstrādāt to, kad redz, es nesaproti. Jā, tu jau nesaproti, tev jau ir augt. Vai arī, piemēram, cilvēki arī zina, kā tad jūs tā paspējat visu? Ar 3 bērniem un maz zīdainīt, un tos rīlus ielikt, un to darbiņu, jā. Kā tad jūs tā paspējat? Un tas nāk no tādas pozīcijas, kur vai nu ir pārmetums, vai nu ir tas nabadzīņš, ka man jau nav tādas opcijas. Un viena no lietām, ko es vienkārši gribu pateikt, kad mums tas bija ļoti apzināts lēmums, ka ja mēs nevaram atrast veidu, kā atļauties, mums 3. bērniņš nebūtu bijis. Un es zinu, ka tas bieži vien iekož,
varbūt es saku, man nav bijis situācija, kur tas bērniņš ir pieteicies negaidot, un kur tu vienkārši saproti, ok. Jāsako. Mūsu gadījumā tas tiešām bija tāds, es atceros to sarunu, kur mēs abi bijām izgājuši divatā pastaigāties Liepājā un runājam, kā tev liekas, kā tas izskatītos, ja mums būtu 3 bērni, un mēs uzmetām dažādu veidu scenārijus. Un ļoti godīgi izrunājām, kā tad mēs redzam, tu gribi strādāt, negribi strādāt, tu gribi darīt, negribi darīt. Mēs gribam palīdzību, kādu palīdzību, kas mums vajadzīgs, cik mums vajadzētu nopelnīt, lai mēs varētu to atļauties. Un, protams, tas nenozīmē, ka mums vienmēr bija super viegli tur atļauties. Ir bijuši brīži, kad vienkārši jānogriež auklīt, jo tu vienkārši nevari. Vai arī vienkārši saproti, ka šobrīd tāda situācija. Bet tas bija tāds ļoti apzināts, ne upura, bet pieauguši cilvēku lēmums. Mēs tiešām ļoti, ļoti par to domājām. Bet tad es tā domāju, šī ir tā lieta, kur es tiešām izjūtu, ka cilvēki izspēlē savu upuri uz mani, ka viņi izspēlē. Un es domāju, kur es tā daru citiem par tādiem, tev jau ir citādāk. Un es braucu mašīnā un atcerējos. Es šādi jūtos par to, ka mums ar Andi nav nekādi mantojumi. Ja? Mums neviens nav atstājis Rīgā dzīvokli. Mana ops ir atstās māju, un tā māja būs liability. Man būs jāieliek ļoti daudz tūkstoši, lai es vispār iespējams vai tikt no viņas vaļā. Viņi ir vienkārši drausmīgā stāv. Tas viss ir slikti. Tur viss ir slikti. Līdz ar to tas nebūs, kad, tad es tur nopelnīšu 50,000, ielikšu dzīvoklī kā pamatam. Un es piefiksēju, ka es ļoti bieži tieši par šādiem mājas un vispār īpašumu jautājumiem nāku no pozīcijas, ka jā. Nē, jums jau ir citādāk. Jums bija tas, un jums bija no kā atspērties. Un tā savā ziņā ir taisnība. Tā kā tu saki, tie apstākļi ir dažādi. Mums nav no kā atspērties, mums nav nekas atstāts, pašiem jāizdomā, citiem ir kaut kas atstāts. Bet es tikai pēdējā pusgada laikā, varbūt gada laikā, nonāku pie tās iekšējās sajūtas, ka, labi, ko tad mēs darīsim? Ko es varu darīt no šīs situācijas? Labi, nav tā, nav man nekāda 50,000, ar ko atspērties. Kā es varu iztukot? Kas man ir nepieciešams tā, lai es varētu atspērties? Kā es varētu dabūt to pirmo māju? Jo mēs šobrīd igrējam dzīvokli tā, lai viss zina, ka Aldis Gobzems bija pilnīgi pārliecināts, ka es vāros naudā, un es peldu, un tur viss, man ir guvernante, un man ir 5 mājas, un nezinu, kas vēl. Mēs igrējam dzīvokli Cēsīs, un nevienmēr ir super viegli samaksāt par auklīti. Tā kā es nepelnu miljonus. Man nav arī miljonu uzkrāt. Un tā arī ir noteikti tas naudas jautājums ir kaut kas tāds, kur es koķetēju, ka neviens jau man neiemācīs, taču nezināju. Un kā tad es nāku no šīs pozīcijas, jo redz, tas cilvēks iespējams nāk no bišķi veselīgākas pozīcijas, ka viņam kāds vispār pastāstīs par tādām lietām. Bet tikai saku, tiešām pēdējā gada laikā jūtu, kad es arī ķeros klāt saviem Ahilējas papēdīšiem, kad ir kaut kādas lietas, kuras tā kā ļoti, par to auklīt un par tiem bērniem mēs kaut kā esam tur tā tikuši skaidrībā un jūtamies pārliecināti par to, ka, mēs daram tā, kā mēs daram un mēs tur pieņemam lēmumus un esam pieaugušie cilvēki un tā tālāk un nespēlējam bērnu šajās lomās, bet ir lomas, kur vēl joprojām tas spīd cauri un tā kā, man liekas, mēs ienācām iekšā, tā mēs sakam to, ka tu teici, kad, ja tu atpazīsti sev to lomu, tas kā tādam alkoholiķim, kur tu nekad nevari noņemt roku no pulsa. Tu zini to, ka tas izpeldēs ārā. Visādās situācijās ir tīpaši, ja kaut kas notiks. Un man tieši bija viena draudzene uzrakstījis, viņa teica, pēc, Laura, es ar šito strādāju gadiem terapijā. Un pagājušā nedēļā bērns saslimst, 2 bērni saslimst, vīrs saslimst, visi ar gripu, visi ir slikti, es tur visus apkopju, strādāju no mājas, esmu pilnīgi pārjāgusies, protams, visi ir slikti. Un tad, kad visi aizgāju uz dārziņu, aizgāju uz darbu, tad es pakritu kā tāds upurs un teicu, samāciet mani, es taču jums kalpoju, kā jūs esat izdarījuši man pāri, kā jūs. Es, protams, teatrāli to visu tā saku, bet mēs abas divas varam pasmēties par šo, ka tu saproti to, ka ko līdz tu esi nogurs. Ko līdz tu nejūties drošībā? Mani tie ir nogurs un neesmu drošībā. Ko līdz sažogās mums finansiālā situācija? Uzreiz automātiski ieslēdzās upurs vai kāds no citiem? Kāda no citām tām pozīcijām. Tā kā skatādam alkoholiķiem. Un redzi, man liekas, ka arī šeit tas jau nav nekas arī. Tas nav arī nekas tik šausmīgs, ka tu laiku pa laikam esi tas upuris, vai tu esi tas glābējs, jo mēs jau arī kaut kādā ziņā
Un tas stāstnes klausos, un es dzirdu arī to, kas manā galvā notiek, ka ir kaut kāda tā cerība, ka, ja es pietiekoši cītīgi ar sevi strādāšu, tad es sevi izlabošu, tad es būšu perfektais cilvēks, tad es būšu tā, nezinu, dieviete, kas slīd pa māju un nedusmojas un ir mierā un strādā un dara visu. Un tas jau arī, tas man savukārt kaut kā iet pretrunā ar to pieņemšanu, ka ir tā kā ir, un mēs esam piedzimuši šajā ķermenī, kurā mums vienmēr būs mūsu tās saules puses, mūsu tās brīnišķīgās, mums vienmēr būs arī tās ēnas puses, tā kā tu nevari nodzīvot šo fizisko realitāti, man liekas, bez tā, tā kā neiedomāsimies arī no sevis Dievu, ja, kad tagad es aizbraukšu uz 4 retrītiem un iztērēšu 2000 terapijā, tad es būšu Dievs. Nē, tu nebūsi, tu būsi cilvēks. Var iztērēt daudz vairāk terapijā un nekāds Dievs nav sanācis. Jā, un tu vienmēr, paliksi īstenībā šis cilvēks, un tad brīdī man liekas, ka tu tā kā noķer tādu kaifu no tā, ka tu, vēl viena lieta, ko es tā kā sevi ieraudzīju, ja. Vēl viena lieta, ar ko es varu pastrādāt, un tas visforšākais indikators ir, man drausmīgi besīt tas vārds, triggeroja vai aizķer. Kas ir tas, kas tevi aizķer? Un es tā domāju, piemēram, ja aizķer tā auklītes lieta, ja. Un tā kā tur arī, tu jau pati arī, es jau, man liekas, atšķetinājusi, kāpēc tas tevi aizķer, ja. Kas tev tur tajā sāpina. Un tas kritērijs, ka tu saproti, ka, šitā lietiņa tā kā ir izstrādāta, ir tad, kad tev vairs neķer, tad, kad tu vari pateikt, jā. Un tas arī, zini, kā es vēl, vienu domu paturpināšu, kas es pieļauju, ka tev līdzīgi kā man citreiz ir tāda, tā kā vainas sajūta, ka lietas iet labi. Jā. Kad tu esi Dieva un gara. Jā, un man ir normāls vīrs. Ka tev ir normāls vīrs, ka tev ir veseli bērni, ka tev ir mašīna, ka tev ir vesels stiprs ķermenis. Ļoti labu dzīvi. Dzīvojam labu dzīvi, un tad, kad tev uz to norāda, tu jau nesaproti. Un tas, ko es citreiz tādos brīžos, tā kā, bet zin kā, man jau arī īstenībā grūti gājis, un kur es varu nosaukt. 2021. gadā bija tas, 2018. bija tas, ja, un tā kā vēl cārā tā vietā, lai pateiktu, man ir laba dzīve. Un tā kā man nav tev jātaisnos un jāstāsta, kā es līdz šim esmu nonācis. Kāda starpība? Kaut kā es te nonācu. Jā, un tā kā tu saki, tev uzķer tās lietas, triggero. Tās lietas, kuras tevi paši satrauc. Un man jau, es ierakstīju solo to epizodu, un es domāju, ka šitā varbūt tā jau būs izgājusi. Varat paklausīties. Un es 2 reizes apraudos. Un es apraudos par ko? Par bērniem. Par to, ka es nejūtos perfekta mamma, par to, ka es nejūtos pietiekoši laba mamma bieži vien. Man viņi ir 3, un liekas tāds, cik var? Es saprotu, ar pirmo, tu tā kā neko nesaprotu, nezinu, tas ir vispār pilnīgs jauns kosmos un tā, bet tad liekas tāds, jau tā kā otru, un tā kā, kad es nonākšu pie tās iekšējās sajūtas, kad ir okei. Kad es daru labāko, ko es varu darīt. Bet tev taču tādi brīži noteikti ir. Un es vakardien arī, es tā kā ļoti cenšos, tas, protams, ir tāds ļoti apzināts process, kur es ļoti cenšos sev ķert. Laura, reku, pasties uz mūsu momentu, pasties, kā tev bērns trim runā, pasties, ko viņš teica, pasties, kā, tā kā mēs runājam par kaut ko, nezinu, par citreiz mēs runājam par bērniem arī, par to, kā viņiem liekas, kā mēs esam vecāki un kaut kādās situācijas, vienkārši tā kā, ir īpaši 7-gadnieku. Mēs maziņot 3-gadnieku, nē, bet ar 7-gadnieku. Un ir interesanti, ka, protams, ka viņš pamana, ka, tad, kad jūs uz mani bļaujat un tā, un mēs tā kā parunājam par to visu, un par to, ka mēs taču arī neesam perfekti, un ka mēs daram tā, kā mēs varam, un mēs cenšamies, un ja ir kaut kas, kā mēs varam uzlabot to pieredzi, mēs īstenībā rītīgi gribētu. Mēs tiešām gribam būt forši vecāki tev, un tā. Ir vienkārši kaut kādi momenti, kad es cenšos sev apzināt, tā kā ielīmēt to uzlīmīt. Tad, kad man bija ar pirmo bērnu pēcdzemdību depresiju, un pēc otrā bērna vispār man pirmkārt bija ļoti, ļoti grūti saņemties otriem bērniem, jo man bija šausmīgs bailes par to, ka tas vienkārši viss atkārtosies, un tas melnais caurums, un tas bija, tu saproti, ka tas ir diezgan briesmīgs stāvoklis, kurā tu neatceries neviens baigi labās atmiņas, tu redzi visu daudz melnākās, tumšākās krāsās, un tāds ejot, kad jūs ar partneri atceraties 2 dažādas, viņš ir dzīvojis vienā mājās un dzīvojis otrā mājā, viņš ir bijis vienā ceļojumā, un esmu bijis pilnīgi citā ceļojumā, jo, tu nenāc no laba mentālā stāvokļa. Un man bija šausmīgi bail
par to, ka būs pēcdzemdību depresija, un tad es otrajā reizē jūtu, ka, tā kā paliek bišķiņ atkal skumji, un es jūtu, ka tās iezīmes parādās lēnām, un man ar draudzeni bija ritīgi forši sarunāts, viņa ergoterapeiti, viņa strādā daudz ar jauniešiem, viņa saka, uztaisīja kalendāru, un kalendārā katru dienu tu liec iekšā tādas uzlīmītes. Un tu saliec tik daudz uzlīmītu, tu katru dienu apstājies padomā, kas bija forši, kas notika. Tas varbūt sīka lietiņas, es nezinu, aizgāju satikt draudzeni uz kafiju pilnīgi netīšām tur, vai arī, man šodien nāca pādīt, man īstenībā, nezinu, vai garā pastaiga sanāca, jo mazais pagulēja ilgāk. Un viss tu tā kā liec iekšā tās uzlīmītes. Un, lai tev ir apzināts tas moments, ka tu piereģistrē visas labās lietas, jo tad, kad tev ir depresija, vai tad, kad tev ir milzīga trauksme un tiešām tāda, nomāktība, tu neatceries neko no labā. Liekas, viss ir slikti, viss ir melns un tumšs. Un praktiski es atceros to kā super skaistu un terapeitisku procesu, kur es sapratu, ka nemaz nav tik traki, kā man likās. Un paiet 1 mēnesis, un 2 mēneši, un 3 mēneši, un tā, man liekas, es pusgadu no vietas liku uz līmītes katru dienu, un visā pusgadā, man liekas, ka man bija 4 dienas, kurā nebija neviens uz līmītes. Bija tās sūdīgās dienas, ka patiešām nekas labs nenotika. Un es jutos tik slikti un tik izsūkt, ka vienkārši viss. Bet 4 dienas uz visu pusgadu fonu, un pat tad, kad bija ritīgi grūta diena, es vienmēr varēju atrast vienu lietu, kas notika ritīgi forši. Un man liekas, ka tieši ar šitā, teiksim, tā mazajām, nezinu, kad tu zini, kas tev trigero, un tad tu zini tās lietas, par kurām tev jāpievērš uzmanību. Piemēram, es nezinu, tas pats vecākošanas jautājums. Ja es nejūtos pietiekoši laba mamma, tad ir šausmīgi viegli tur tajā stāstā ieiet iekšā. Un virpuļot un atrast visus iespējamos pierādījumus, kāpēc es neesmu pietiekoši laba, kāpēc man neizdodas un tā tālāk. Un tad šobrīd, tas ir tāds ļoti apzināts, bet arī ļoti grūts process, vienkārši visu laiku līmēt tās uzlīmītes par katru reizīti, ka tev tomēr liekas tāds, nē. Bet šodien sanāca. Šodien man tā lietiņa sanāca, un bija baigi forši, un tad saprot īstenībā, ka tas stāstiņš ir ļoti liels, skaļš, ļoti bieži vien drūms, bet viņš ir daudz skaļāks par to kluso iekšējo balstiņu, kas saka, īstenībā nav tik tā, ka viss ir kārtībā. Viņš to dzirdējā. Jā. Forši, jā, tā uzlīmīša ideja izklausās jauki. Es gan vienlaikus arī domāju, ka vai tas dažos gadījumos nav tas stāsts, no sērijas, ka, ja tev ir depresija, apēd banānu, vai šokolādi, un tev pāries. Tātad, ja cilvēkam, ir situācijas, kur ir nepieciešama pirmkārt, nevis ir ļoti daudz situācijas. Un es pat esmu bijis situācijās, kur man ir nepieciešama medikamentu palīdzība. Kur nekādas uzlīmītes tev no tās bedres nevar izdot ārā. Es ir vairāk par to, ka tu pieķeri, kad visu laiku sūksties, kad grūti, un šodien atkal grūti, un man atkal grūti, diezti grūta diena. Un ar bērniem, man liekas, bieži vien tā arī ir, ka tev vienkārši liekas, diez, esmu pārkairināts, esmu touched out, visu laiku tā kā aptuveni nepieskarieties man, visu laiku tas troksnis, un es neesmu vispār atpūtusies, neesmu bijis viena pati, nav bijis laika. Tā kā tajā stāstā ir man bieži vien ļoti viegli būt. Un ir ļoti grūti bieži vien vakarā pasēdēt un padomāt un pamanīt tās lietas, kas patiesībā bija foršas un priecīgas un diezgan baudāmas no tā visa. Jā, un tas, redz, arī ir kaut kas, ko tu vari ļoti redzami izmērīt, jo ja tu esi upuris, tad tas, kas palīdz, ir uzņemties atbildību. Vai ne? Un uzņemties atbildību par to, ko tu tajā brīdī vari izdarīt. Jo tas savukārt ir stāsts par mani pēc man pirmais bērns, ka piedzima, kad man bija 4 mēneši, kad vienu dienu viņš ir aizgājis gulēt, un es dzirdu mums pirmajā dzīvoklī, Bruņinieku ielā, pa trepēm vīrs nāk mājās no futbola treniņa, dzirdu, viņš nenāk viens. Viņa draugs aiz pleca uznes, jo viņš ir satraumējis kāju. Es domāju, ka viņš ir piedzēries. Viņa draugs nes augšā. Paldies Dievam, ja viņš būtu, es gribētu, lai viņš ir piedzēries tajā dienā bijis, tāpēc, ka viņš atnāca mājās un viņš bija futbolā tā satraumējis kāju, aizbrauca uz traumām, ka viņam ir jātais nākamajā dienā operācija, jāliek skrūves, un viņš 2 mēnešus nevar piecelties no gultas. Foršs zināms stāstiņš, Man tā bija 2 reizes pēc kārta. Lūk, un tajā brīdī ir tie 4 mēneši. Un tas, kas notiek paralēli, tur burtiski ir pāris nedēļu nobīdi, bankrotē uzņēmums, kurā viņš strādā. Un viņam neizmaksā pēdējo algu, nav nekādi pabalsti. Es esmu strādājis mikro uzņēmumā, man ir tieši 150 eiro mēnesī. Mums ir nelieli iekrājumi, bet tiešām nelieli. Un faktiski tas viss tā kā
pienācis, kurš tas bija, sanāk, 19. gada janvārs, ja? 2019. gadā man arī Tā bija tad bija arī grūti, mēs varam pierakstīt, ja Dānai arī bija grūti un bija krīze. Un es atceros, ka ir tas mazais bērns, un es ar stiepju tos ratus, un stiepju tos pārtikas maisiņus, un tiešām, un viņš mājās, guļ, un zinu, ko es pamanīju, ka no sākuma man neieslēdz upurs. Man vispār ir baigais glābējs. Tā kā krīzes situācijas, bērni saslimst, vīrs saslimst. Tā, viss būs labi. Viss būs labi. Tu tikai sēdi, es tev uztaisīšu ēst. Tā, es aizbraukšu pēc bērniem. Tā. Nu tā kā man šitais ieslēdzās. Es nepametu ķepiņas gaisā. Es esmu tā kā... Viss būs labi. Tu tikai tur tiksim galā. Mēs tiksim galā. Es izdarīšu. Mēs tiksim galā. Līdz vienam mirklim. Jā, bet līdz vienam mirklim, kad tā kā no tā pagurst, un tad loģiski ir, kāpēc man tā, kāpēc man nav vīrs, kurš ir bagāts, kāpēc man jādomā par naudu. Un šitādas te visādas lietas. Un zini kā, un tas īstenībā bija sākums mājas kārtošanai, tic vai nē, jo man tā mājas kārtošana, tā kā vienmēr ir, baigi patikas, es jau par to esmu daudz stāstījis, bet tieši šis bija tas brīdis, kad es tā ļoti brutāli, ļoti instinktīvi, intuitīvi, ja, tā kā tas nebija tā, ka, es esmu upurs, ko es varētu darīt. Vienkārši sāku lādēt ārā visu no mājas, drēbes, apavus, tā kā visu pārkārtoju, visu sakārtoju. Un tas, ko es dabūju no tā, kad es kaut ko varu. Banā gadījumā, es piemitināšu, es kaut ko kontrolēju. Jā. Ka tā ir kaut kāda veselīgā kontrola, kur tev viss jūk un brūk. Kāpēc man darbiņā bija birojā remonts? Lai var uzdot jautājumu. Jā. Man viss apkārt jūk un brūk. Jā. Es neko nekontrolēju. Es nevaru kontrolēt vīra veselību, viņa rehabilitāciju. Viss ir slikti, nauda sāk trūkt, tu sāc ņemt no visiem ietaupījumiem. Bērni brūk kopā, jo tā ir krīze ģimenē. Un tad, ko tu dari? Taisi remontu, jo tu saproti to, ka tev vajag. Un es tā arī to nodefinēju, man vajag manu kontrolas punktu. Jā, tieši tā, jo tāds neveselīgāks, es teiktu, kontrolas punkts, ko arī sievietes reizēm izmanto, ir ķermenis. Ja kaut kādas baigās diētas un kaut kas tam līdzīgs, visādi ēšanas traucējumi un tā, to es arī esmu, diemžēl, dzirdējusi, ka sieviete dalās. Bet pēc bērna piedzimšanas, kāds tev tur ķermeņa kontrole, ja tev tur tas ķermenis, tas vispār nav tavs ķermenis. Tas vispār pat nav tavs ķermenis, tu viņu pat nepazīsti. Es atceros, man tagad Alma piedzima, man likās, bļāvies, tā kā tu saki, ja jau tik daudz ko izmācījis, es tāpat tās liekas, kāpēc tas vēders tāds, kāpēc tas tur tāds. 3 bērni liekas tāds, kā pie 3. taču vajadzētu saprast to, es pat eju iekšā doma, es tur visu jau zinu, visu sapēru. Jā. Tāpat es sev pa smadzenēm par to, ko tu krasna, tas vēders šitāds un vispār. Un tāpēc tā vide ir tāds, baigi foršais elements. Un arī saka, tur ar maziem bērniem tur taču nav vispār laika māju kārtot. Tas nav īsti par to, ka tu ej kārto māju, tāpēc, ka lai tev būtu smuka māja, bet tas vienkārši palīdz tev nebūt tajā nenormālajā upura pozīcijā. Tas tev vienkārši iedod sajūtu, ka tu kaut ko vari, ka tu kaut ko kontrolē, un tu pēc tam to sajūtu aiznest tur vēl kaut kur un vēl kaut kur uz vēl kādu jomu. Bet, tāpēc tā vide, man liekas, ir tāds nenormāli forši instruments. Es vispār teiktu, ka upuriem... Tā transformācija, ka man bija, esmu sapratis, ka man, esot tādās situācijās, kur šausmīgi viegli iekrist upurī, un es bieži vien iekrītu upurī, man ir šausmīgi svarīga vizuāla transformācija. Vai mēs pārvācamies, bieži vien, vai es uztaisu remontu, vai es arī nokrasoju vai nogriežu matus. Tās ir 3 lietas, kas tā kā ir tāds, tā ir mana kontrole, es darīšu vienu noteiktu lietu, un es izdarīšu šo, un rezultāts būs tieši šāds. Bet tas ir caur to, ka tu vari sēdēt un gausties, Dievs, kā man krīt mati ārā pēc bērna piedzimšanas, tur viss slikti, vai arī kā tu ej no tās pozīcijas, man izkrita mati pēc piedzimšanas, tā tas ir. Kā es eju no šīs pozīcijas, kuras eju tālāk, ko es daru, kā es risinu uz to, kā es to skatos kaut kādā ziņā. Jo man šī interesanta sarunas bijuši ar draudzenēm arī par visādām situācijām, par, nezinu, jo bieži vien cilvēki arī, es kādreiz kaut kur aizēju uz darbu, pastrādāju kaut ko, nezinu, kaut ko pačubinu, kaut ko palīdzu Andim, kaut kāds lietīgs. Un es saku, jā, tu jau vari, tev jau tas. Un tā es tā domāju, bet
kas liedz tevi izkārtot, jo man tas ir izkārtošanas jautājums. Manā gadījumā tā ir auklīte. Man atkal uz citiem skatīties, jā, tev jau mamma dzīvo blakus, jā, tev ir iespēja tā aiznest bērnus. Man tādas opcijas nav. Man vienas vīra mātes nav, vīra tās dzīvo Spānijā, un man vecāki dzīvo Liepājā. Man vienkārši tādas opcijas nav. Nu, tā kā. Bet tas lielais jautājums ir, un nevienmēr ir tā, kad mums ir bijis auklīt, mums ir bijis visiem bērniem dažādos posmos, bet mums, piemēram, ļoti aktīvi mēs esam iesaistījuši draugus, kur es saprotu to, ka es varu sēdēt upurī, kad mans vīrs bija slimnīcā 2 reizes pēc kārtas, vairāk mazāk. Bērnam bija 9 mēneši, ka mans vīrs nebija bērnu turējis rokās gan 5 no viņiem, jo viņš nedrīkstēja viņu celt. Viņam bija muguras operācija, viņš nedrīkstēja sēdēt, viņš vienreiz neved bērnus uz dārziņu, viņš nevarēja atnest nevienu maisiņu, viņš nevarēja palikt mājās ar nevienu bērnu, jo viņš nevar nomazgāt pakaļus. Nu, viņš varēja lielo bērnu palikt mājās, bet tā kā, un tās, nu, manam upurim bija vienkārši skaistākā vide, kurā es varēju rušināties, un es tur ļoti ilgi rušinājos, un ļoti daudz, un es vēl joprojām ik pa laikam mēdzu ierušināties, cik man tur labi un silti tajā slapjajā vidē ir, cik forši. Bet man bija viena interesanta pieredze. Pēc pirmās operācijas, nu, es rītīgi iekritu upurī, un es iekritu tādā visarošā varmākā, kur es tā kā, un es būšu saņemšos, un būšu veceni, ja? Un vienkārši ar šito tikšu galā. Un nu vienkārši saņemšu, ja? Un jūs visi paiet malā, jūs tikai man vispār netraucējat, ja? Un tu ej gulēt, tu vispār nenāc klāt man, ja? Jo es tikšu galā. Un tas aizgāja tajā pozīcijā, kur es biju, nu, rītīgi, nu, es biju agresīva, un es nebiju ļoti labā pozīcijā. Un man bija elpošanas pieredze. Es zinu, ka tu arī esi brauks uz elpošanām. Man atbrauc elpošanas terapeits pie manis. Un tā pieredze, nu, protams, norauja jumtu. Man vienkārši likās ārprāts smadzenes atvērsies vaļā, cik ļoti daudz dažādu atziņu. Un, protams, ka galvenā tēma, kas bija šī pozīcija, kur es esmu visaroša vecene, kas ar visu tiks galā, kas paņems, ja, šito mājsaimniecību un visus 3 bērnus, kuriem 2 ir super maziņi. un tad es tajā elpošanā nonācu pie tā, ka tas nav mans fails. Ka tas fails, kas ir pilnīgi normāli, ir iedots, nu, mums pa sieviešu līniju. Manā ģimenē visas ir supervarošas sievietes, ļoti, ļoti spēcīgas sievietes. Vīrieši arī. Nu, ar manu tēti, tā kā, jā. Not so much. Jā, bet sievietes. Ir tīpaši, es teiktu, man vecāki jau diezgan tur ir pamainījuši to dinamiku, bet, nu, skatoties uz maniem vecvecākiem, manu omu, un viņa vēl joprojām ir sieviete kramta, viņai ir 88 gadi, jā? Es viņu runāju tagad braucot, viņa ir sieviete krampa. Protams, ka viņa ļoti daudz ko dabūna gatavu. Ļoti daudz ko. Viņa brīnišķīgi tiek pati galā, viņu uztaisa ar remontu, viņu visu izdara, viņu visu atnes, viņu visu tiek galā. Bet tad tajā elpošanas terapijā bija ārkārtīgs interesants sajūta, jo es tās visas situācijas redzēju, kur varbūt, nu, tā kā vienkārši tāds bildīts, mazie video, kur vienkārši flešojās visādas situācijas, un es saprotu to, ka nu, man tas ir, protams, iedots, tas ir normāli, mēs pa sieviešu līniju tādas vienmēr esam bijušas, mēs vienmēr esam visu varējuši tikt galā, un tas ir tā kā sists pa plecu, ka tas ir baigi labi, nu, ka tā taču ir superīga lieta, tikt pašai galā. Un es sapratu, ka es nemāku, un man nav tāda faila, pirmkārt, nebūt tik šausmīgi agresīvai, ļauties būt bišķi vairāk plūst, nebūt tik agresīvai, tik šausmīgi dusmu piepildītai par šo situāciju un tā kā mācēti pieņemt un būt šajā situācijā. Un ar otro reizi, no manas karējas iznāca vēl lielākā tādā, un tas bija traks. Otrā reize mums bija rītīgs lūzuma punkts, gan mūsu attiecībās, gan vispār ģimenē, tāpēc, ka man iznāca tāds rage. Rage ir tā kā, es nezinu, tās nav dusmas, tas ir dusmu vienkārši izvirdumi, tas ir bišķi vairāk kā vienkārši dusmas. Un tad es sapratu, ka atkal kārtējo reizi iznāk ārā tas ne mans fails, bet kaut kas, ko esmu iemācījusies, kā būtu jādara, ka vienīgais veids, kā es varu tikt galā ar savām bailēm un šausmīgo satraukumu, ir caur dusmām. Un visu spridzināt. Bum! Tā kā tas bija tā, ka es spridzināju mūsu attiecības, spridzināju attiecības ar bērniem, spridzināju attiecības ar pilnīgi visiem, tā kā visur. Un tad ir interesanti vienkārši iemācīties atkāpties, tā kā, bišķiņ paiet malā, saprast, kas ir tā situācija, kā tu rīkojies un tā tālāk, un iespējams kaut ko varbūt pamainīt laika gaitā, visiem atvainoties par cieņam, visiem atvainoties un uzņemties atbildību.
Ka tu vienkārši nevis, jo ir ļoti viegli iekrist, tagad, piemēram, ir ļoti viegli iekrist tajā upurī, tajā brīdī, kad ir šādas neapskaužamas situācijas. Un mēs varam ieiet tajā, ka man jau nav, es jau nevaru atļauties, un tā kā saka, tā var būt taisnība. Bet varbūt ir kādi draugi, kas var palīdzēt, kas var paņemt lielos bērnus no dārziņa, un ar viņiem vakarā paspēlēties, lai es bišķiņās varu atelpoties un paņemt viņus tikai uz miedziņu laiku. Vai iespējams viņš varbūt tur palikt par nakti, vai tur tā kā, nezinu, ir kaut kāds izklēds, vai viņi atnāk ar vakariņām pie mums. Un tas viss notika mums, bet tas ir tikai no tās pozīcijas, ka tu nāc kā pieaudzis cilvēks, kur tu esi ievainojams. Mēs, man liekas, atnācām pie full circle, kur tu esi ievainojams un pasaki cilvēkiem, man ļoti vajag jums palīdzību. Es netikšu galā. Man ir rītīgi tik grūti. Un man vajag, nevis man vajag, bet vai ir kāds veids, kā jūs man varat palīdzēt. Un tas bija skaisti pieredzēt, kad tu saproti, ka īstenībā ļoti daudz cilvēku apkārt ļoti daudz ko palīdz. Izrādās ir arī citi glābēji apkārt. Jā. Kur ir šādā situācijā, protams, tas varbūt cerams, ka varbūt viņam baro to viņa glābēja pozīciju, varbūt, droši vien. Bet, ka tas nenāk obligāti, ka tu manu upuri glābi, bet es nāku no tādas... Zini kā, tas vairāk kā joks, jo tu jau piesaisti to glābēju tikai tad, ja tu esi upuris. Un tas arī ir interesanti. Es nezinu, vai tu esi savās mācībās saskārusies, bet to es arī ļoti, ļoti bieži saku, kad pie manis vai lekcijas vai slēgtajā grupā nāk, ka bieži vien sievietēm liekas, ka tad, ja es pasaku, es netikšu galā, man vajag palīdzību, tā kā tu tikko teici, brīnišķīgs teikums, bet to teikumu var pateikt no pieaugušu cilvēku pozīcijas. Es esmu gatava ar šo strādāt, es zinu, būs grūti, ja jūs man varat, lūdzu, palīdziet man jau. Tā kā, bet es zinu, ka es pati šito darīšu, es pati ar to tikšu galā, bet tu vari arī šo, es netikšu galā, lūdzu, palīdziet, pateikt kā upurs. Un tas ir interesanti, ka reizēm ir tāda ilūzija, ka ja jau es nopērku kursu, ja jau es eju uz terapiju, ja jau es eju uz elpošanu, ja jau esmu nopirkusi tur veselu kaudzīgi gudras grāmatas, tad jau es taču neesmu upurs, es jau ar sevi strādāju. Bet, zini kā, tik ilgi, kamēr tu ceri, ka tur ārā ir kāds, kurš pateiks, kā tev darīt, tu tik un tā esi upuris. Tu tik un tā gaidi, ka tevi kāds izglābs. Tas, ka tu samaksāji naudu par lekciju vai par retrītu, automātiski tevi neizņem no upura lomas ārā, diemžēl. Jā, jo tas jau ir drīzāk tas iekšējais stāvoklis, ka es zinu, ka man pašam ar šo ir jātiek galā. Un tas īstenībā ir interesanti, kad mācījos coachingu, mums šito kā piemēru stāstīts, domāju, ak, Dievs, zini, kas ir vistrākākais klients, kas pie coacha var atnākt, jo coacha pēc būtības visi glābēji, vismaz ar glābēju tendencēm, ka pie tevis atnāk cilvēks, kurš saka, es esmu bijis pie 10 coachu, man neviens nav bijis spējīgs palīdzēt. Vai pie tevis atnāk, zini, es esmu entās stilists uzaicinājis, man nekas nav derējis. Un tas, kas notiek, tu jau automātiski tā kā uzreiz gandrīz 100% zini, ka tur priekšā ir upuris, kurš meklē kādu, kur viņš izglābs. Un tajā brīdī tas glābējs, ko izdara? Nāc. Nē, labi. Es tikšu galā. Es tikšu galā, ja. Tā kā vajag nežēlīgi, bet es pat teiktu, ka tādiem cilvēkiem ir jāsaka, zin kā? Man liekas, ka es arī savu ceļu. Jā. Kas ir teicis, ka es ar tev tikšu galā? Es vispār pēdējā laikā esmu iemācījusies atteikt cilvēkiem un teikt, man liekas, ka jā, man liekas, tev taisnība. Man liekas, ka tev taisnība, ka šis kurs nebūs tā kā priekš tevis. Vai arī, tā kā nebaidīties bišķiņu pierunāt cilvēku, jā. Ar visu to, ka mēs, protams, pelnam ar to naudu, bet tas rezumē ir vienkārši, kā it īpaši kā, nosacīts skolotājiem cilvēks, kas kaut ko māca. Protams, visforšākās tās miedarbības ir tad, kad tu māci, viņš ņem pretī, viņš mācās un viņš ievieš tos rezultātus. Tā kā ievieš to visu, ko tu māci, un ievieš iekšā savā ikdienā, un viņš izmaina kaut ko. Tas jau, protams, ir tā kā konfekta visam. Un kuram patīk, es tev var šķist, ka tev patīk tas challenge, kad es tagad ņemšu, bet lielākoties tā kā saki, ja viņš ir bijis pie 10, tad arī 11. būs māsls. Tieši tā, tu būs 11. Un tas tāds interesants iekšējais process, man liekas, arī pašam priekš sevis, tad, kad piesakies kaut kur, vai kaut kur brauc, vai kaut kādu jaunu pieredzi, no kādas pozīcijas es šito tagad daru. Vai es ceru, ka mani
tas kaut kas izvilks, izglābs, ja kaut ko tur izdarīs, vai es īstenībā saprotu, ka viss no manis ir atkarīgs. Jā. Un pasties, mēs esam nonākuši praktiski pilnā aplī. Sākām ar sarunu par ievainojamību un nobeidzām ar ievainojamību, jo, beigās, ja tas ir, ja gribam tās attiecības tiešām tādas piepildītas un dziļas, un tas ir tas, par ko ļoti daudz sievietes bieži vien prasa, kā tad jūs tā dabujāt, kur tad jūs tā savācāties? Tas sākas no sevis, no tās spējas būt ievainojamam, no spējas arī droši vien sevi noķert dažādās lomās un sev bišķiņ izņemt ārā un palikt varbūt vairāk kā vērotājiem nekā tādam spēles dalībniekam. Un praktiski noķert to kopējo sajūtu, ka ievainojamība nenozīmē upurisms un upurisms nenozīmē ievainojamību. Tas tomēr ir divas dažādas lietas. Un ko es gribētu piebilst, ka ievainojamība sevī ietver nezināšanu. Jā. Ka tu nezini. Un tu vari sevi atklāt, ka es tiešām šitā daru. Ko tad man tagad darīt? Klasika, ja? Jā. Tad lūdzu, dāmas, ko jūs te gudri runājat? Tagad man A, B, C, bet tā ievainojamība jau sevi ietver arī to ļaušanos, nezināšanu. Dzīvosim, redzēsim. Jo tajā brīdī, kad tu šo dzirdi un tevī kaut kas iekšā ir pagriezies, tev dzīve, es esmu pilnīgi pārliecināta, 100% dos entās iespējas to jauno savu versiju notestēt. Un tad tas ir vienkārši tāds tava, iekšējās gribas, brīvās gribas jautājums. Vai es eju atpakaļ, tā kā es esmu pieradusi, vai es izmēģinu to jauno tāciņu, zinot, ka viņa ir bailīga, kas tur būs, kas tur nebūs, nav ne jausmas, bet es tur iekšā, tā ir tā ievainojuma. Es 100% no šīs sarunas ņēmu daudz ko sev līdzi, bet ka bija ļoti daudz situācijas, kur tu noķēri mani un tu mani paspoguļoji, un man tas ir supervērtīgi, tāpēc, ka ir daudzas lietas, kur es nepamanu. Es daudzas lietas pamanu, bet ļoti daudz ko nepamanu. Man liekas, ka ir supervērtīgi, ka mēs spējam tādā mīlestības pilnā vidē to darīt, un tas nav neaizvainojoši man, neaizvainojoši tev, nevis aiziešu mājās, tu būs šausmīgi apvainojusies. Stāstīs Andim, kā viņi man paņēma priekšā, ja? Tas nav par to, tas ir par to, ka ja tā vide ir droša, ja tā kopā būšana ir tiešām tāda forša, tad tas var notikt, un neviens neapvainojas, un mēs varam reflektēt, un mēs varam arī mainīt lietas. Un ir ļoti daudz lietas, kas tiešām tas man ļoti daudz ko lika padomāt šajā sarunā par to, kā es rīkojos, un tās lietas, kuras tā kā pat vispār nebija pamanījusi vai nezināju. Un es ceru, ka varbūt arī tev kā klausītāji sanāca varbūt noķert kaut kādas situācijas vai kaut kādas lietas, ko Dana pateica vai es pateicu, vai caur kaut kādu pieredzi saprotu, my God, es daru tieši tāpatās, un varbūt pastīties to situāciju bišķiņ citādāk. Bet pats galvenais šo visu ņemt ar tādu mieru, nekādu šausmīgu pelšanu, jo cirēs bieži vien cilvēkiem, kuriem ir tā tendence visu salabot, izkārtot, sakārtot, iemācīties izdarīt, tas nāk arī caur tādu ļoti, ļoti stingru skolotāju, kurš ritīgi sita to lineāli pa pirkstiem un saka, pasties, kā tu atkal nolaidi greizi, ja? Bet, ka mēs ejam caur tādu milzīgu empātiju un saprotam, interesanti. Nemaz nebija pamanījis šo šķautni, varbūt ir kaut kas, ko es varu darīt. Un, visa atslēgā ir atbildības uzņemšanās tādā tiešām, ka par ko tu vari, tu uzņemies atbildību, un es noteikti paņemu, ka tu sāc no tās pozīcijas, kurā tu patiesībā esi. Vienalga, vai tā ir tavu prāt labvēlīga vai nelabvēlīga, tu vienkārši esi tur, kur esi, un tu sāc no turienes. Jā. Paldies, Dana, par tavu sarunu. Bija vienkārši fantastiski. Es uzreiz varu teikt, ka mēs aizgājām nākamajā sarunā, kas ir es teiktu, ka vēl dziļāka, tālāka un varbūt ēteriskāka, kā es vispār biju domājis. Vispār nebija domājis, ka mēs tur aiziesim, bet pilnīgi noteikti tā saruna tiks publicēta vēl papildus kā viena epizode. Tā kā, ja tev gribas kaut ko vēl no šī visa, un tad, tā kā vēl 3 solīšus tālāk un nebaidies no vārda Dievs, tad noteikti noklausies arī nākamajā epizode kopā ar tēm. Paldies tev liels par kopā būšanu.